Laipni lūdzam Rīgas Tehniskās universitātes portālā Ortus. Šajā video pamācībā apskatīsim, kā pārkopēt resursus un aktivitātes starp kursiem. Kursu kopēšanu ieteicams veikt, lai samazinātu darba apjomu kursu elektroniskā satura veidošanā. Tādējādi vienreiz izveidotu kursu iespējams lietot vairākām studentu plūsmām no semestra uz semestri. Pirms sākat kopēšanu, pārliecinieties, ka jūsu e-studiju kursa logā redzamā informācija ir pareiza. Ja šī informācija ir kļūdaina vai neprecīza, lūdzu kontaktējieties ar RTU IT lietotāju atbalsta centru it@rtu.lv vai pa tālruni 67 08 99 99. Lai sāktu kopēšanu, dodamies uz jau gatavo kursu. Kursa administrācijas panelī izvēlamies opciju dublējums. Mums parādīsies ekrāns ar visiem kursā izvietotajiem resursiem un aktivitātēm. Pēc noklusējuma ir atzīmēti visi resursi, taču, ja kādu no tiem nevēlaties pārnest jaunajā kursā, piemēram jaunumu formu vai kādu citu sociālo aktivitāti, izņemiet atzīmējumu no attiecīgā resursa loga. Atzīmējums pie lietotāju dati nozīmē, ka kursa dublēšanā tiks iekļauti arī lietotāju pievienotie dati kursam. Nākamajā logā varam pārliecināties, kura informācija tiks dublēta. Ja viss pareizi, tad spiežam turpināt. Varam sekot līdzi dublēšanas progresam. Lielākiem kursiem šis process var aizņemt vairāk laika, taču reti, kad vairāk par minūti. Ja viss norisinājies bez problēmām, tad saņemsim ziņojumu, ka dublēšana ir sekmīgi pabeigta. Kursa failu sistēmā redzam dublējumu arhīvu. Tas atrodas speciāli izviedotā mapē tajā pašā kursā. Uzklikšķinot uz šī faila, mums tiek piedāvāts to atvērt vai saglabāt. Izvēlamies to saglabāt. Tagad, kad kurss ir arhivēts un atrodas uz datora cietā diska, varam to atjaunot sev vēlamajā tukšajā kursā. Dodamies uz kursu, kurā veiksim atjaunošanu. Kursa administrācijas panelī izvēlamies opciju Atjaunot. Parādās kursa failu sadaļa. Lai kursu atjaunotu, arhivēto kopiju nepieciešams augšupielādēt šajā kursā. Lai to izdarītu, spiežam augšupielādēt failu. Atrodam datorā saglabāto arhīvu, spiežam augšupielādēt šo failu. Iespējams, ka lielākiem kursiem failu augšupielāde var aizņemt ilgāku laiku. Kad fails ir ielādēts, tam pretī ir redzamas vairākas opcijas. Lai turpinātu kursa atjaunošanu, izvēlamies iespēju Atjaunot. Pie jautājuma, vai vēlaties turpināt, izvēlamies Jā. Sistēma nolasīs informāciju no arhīva un parādīs to jums. Spiežam Turpināt. Nākošajā logā varam izvēlēties atjaunošanas parametrus. Lomu kartējumu sadaļā iespējams norādīt, kādas lomas tiktu piešķirtas pagājušā kursa dalībniekiem, ja dublēšana tiktu veikta ar lietotājiem. Šajā gadījumā gan to nedarījām. Spiežam Turpināt, un nākamajā logā, ja sistēmai nav iebildumu pret iestatītajiem parametriem, spiežam Atjaunot šo kursu tūlīt. Ekrānā ir redzams atjaunošanas procedūras progress. Lielākiem kursiem šī procedūra var aizņemt ilgāku laiku. Ja process noritēs sekmīgi, tad saņemsim ziņojumu Atjaunošana sekmīgi pabeigta. Spiežam Turpināt un redzam pārkopēto kursu. Paldies, ka skatījāties! Ja rodas papildus jautājumi, tad sūtiet e-pastu uz RTU IT lietotāju atbalsta centru it@rtu.lv vai zvaniet pa tālruni 67 08 99 99.